Daugavpils novada sociālais dienests tradicionāli rīko Ziemassvētku pasākumu tiem bērniem, kuru prieks par gaidāmajiem svētkiem ir vispatiesākais un sirsnīgākais. 21. decembrī uz eglīti tika lūgti novada bērni ar īpašām vajadzībām, daudz bērnu ģimenes, Naujienas bērnu nama iemītnieki un Meduma speciālās internāta pamatskolas audzēkļi. Bērniem tika sarūpēta pasaka par rūķu nedarbiem sagaidot Ziemassvētkus. Bleņas gan ātri tika labotas, sniegamāte dāvāja zemē baltumu un arī salaveci ilgi nebija jāsauc. Bērni laidās rotaļās un noskaitot dzejoļus saņēma saldas dāvanas. Uz Ziemassvētku eglīti bija ieradusies arī novada kuplākā Birļukovu ģimene no Kalupas pagasta, kuras saimē ir 8 bērni. Vecākajam dēlam ir 14, savukārt pastarītim 8 mēneši. Egles ļoti gaidāt. Jā. Kāpēc? Patīk viņam dāvanas, ka dāvā, ka svētki svinam tad. Kā jūs parasti svinat Ziemassvētkus? Eglīti bērni rotā, dāvanas saņem arī bērniņi no ģimenes arī. Saldumi viņiem viss, saldu galdu taisam. Kādas vēl dāvanas patīk? Mantiņas visādas dāvinam, tad jau tur. Leles. Arī leles. Arī leles? Jā. Un lači. Arī Naujienas bērnu nama bērnu zem eglis gaidīja pārsteigums. Saldumus viņi saņēma no Ziemassvētku vecīša maisa, savukārt noderīgākas un praktiskākas dāvanas no Latvijas sarkanā krusta. Jūs gaidāt no Salveča kādas dāvanas? Piemēram, konfektes. Ko vēl? Un lielas šitās piparkūkas, piemēram. Garšo saldumu, jā? Jā. Dāvanas. Kādas? Dāvanas. Jebkādas, jā, dažādas dāvanas. Kaut kādu lelli vai kaut kādu bārbi? Es riteni gribu sev. Vēl esi bēdu? Jā. Jo proti braukt? Jā. Tā ir liela dāvana. Es zinu. Ko tu gribi? Konfektes. Tikai? Es zinu vēl kaut ko. Tev arī garšo saldumu, jā? Jā. Man arī garšo. Jums ir eglīte? Jā, ir. Izrautāta. Jā. Jūs viņu arī palīdzējāt rotāt? Jā. Un gaidīsiet salaveci, jā? Kad atnāks Ziemassvētku arī pie jums? Šobrīd uz šodien dienu mums ir ielūgtas 35 daudzbērnu ģimenes, bet daudzbērnu ģimenes, kas ir ar 5 bērniem un vairāk. Un mēs esam lepni ar to, ka mums ir tādas daudzbērnu ģimenes, kurās ir pat 8 un vairāk bērni. Uz šo brīdi ir 45 bērni ar īpašām vajadzībām, un pārējie ir bērni, kas mācās Naujinē dzīvo un mācās Meduma internāta skolā. Mēs esam priecīgi par šo pasākumu, ka mēs varam salasīt viņus vienkopus, parādīt kaut ko tādu skaistu, kas saistīts ar Ziemassvētkiem un jauno gadu, apdāvināt viņus ar dāvanām un daudzbērnu ģimenēm, arī dāvināt to prieku, to pārtikas lielu saini, kurā ir viss, kas nepieciešams galdam Ziemassvētkos. Katru gadu mēs šo tradīciju turpinam un arī turpināsim turpmāk. Sociālais dienests nevēlas aizmirst arī pieaugušos, tādēļ 27. decembrī ar bērnu un jauniešu koncertu, kā arī dāvanu maisu, labie rūķi viesosies sociālās aprūpes centros Kalupē, Višķos un Pīlādzī. Zvaniņš skan, Ziemassvētki